Tieši tā arī ir. Atbrauc uz Gauju. Es nezināju, uz kurieni vēl aizbraukt, jo, nu, zini, cik tu vari smilkstēt par to, ka nav nekur ledus uzsalis un nav arī tā ziema atnākusi. Kāpēc, lai Ziemassvētkos nepamēģinātu noķert kādu vimbu vienkārši pa brutālo uz gruntenes? Es šitien patās, nezinu, es esmu B zonā, nu, ja mēs skatāmies pēc lašu metodikas, zin kā, rekur te ir Rāmkalni tiltiņš, nu, es paiešu rekur tur pa krastu uz priekšu. Nezinu, būs varbūt tās kaut kas. Skatāmies un priecājamies, kā man ķerās vimbas viena pakaļ otrai. Redz, man konkurences nekādas te nav, nezinu, man bišķi pat tas biedē. Te ir viss kasts, rekur nomīdīts, tur viena žāklīte stāv, un rekur te viena, nu šitā ir manējā. Es domāju, ka es palikšu šeit. Nu, nav tālu jāiet. Zinu, kā 2 stundiņas pasēdēšu, pastīšos, kas te notiekās. Ir, nav no tēmas. Bet, čaļi, pastieties, kas šitas tāds ir. Pasties, ko es atradu. Kam tas pieder, varbūt tās zinat, kur viņu noslēpt. Kaut kur vajag viņu noslēpt. Un jums būs pārsteiguma balva. Šī tāds te skaists nazīts. Nē, pārsteiguma balva. Tam, kam viņš pieder, tas viņu arī atradīs. Raidījuma laikā, šī seansa burvīgā laikā, es viņu kaut kur noslēpšu. Un pēc tam uz beigām parādīšu, kur tas ir. Varēsiet aiziet aplūkot, ja tas ir jūsējais, droši paņemat. Ja nav jūsējais, tad atstājiet un lai saimnieks viņu sagaida. Labi, jāstūtē ārā makšķeri. Jākabina virsū sistēma. Un jāveic žāžvidzini iekšā. Nu jā. 3 āķi tomēr nav viens āķis, vai ne? Lielāka procentuālā varbūtība, ka kaut ko noķers uz 3 āķiem ir vairāk tā kā nekā uz vienu. Nu jāmēģina. Nu manā gadījumā viss būs atkal pa vienkāršo. Grunteni parastā. Fīderim es neesmu gatavs, bet gruntenei parastai es tā kā esmu gatavs. Paņēmu savējos jūras kātus, parasto lielo spoli un, nu jā, šito arī saštelēšu kopā. Nu tā, lai zin kā, nav nekas pa brutālo. Nu vienkārši kā, nu nevis nav, bet ir. Vienkārši ir pa brutālo. Lai nav tur, zin kā, baigi jāieguldās, jāeksperimentē. Ūdens izskatās ir krietni augšā. Vai arī nav augšā, nezinu, bet katrā ziņā ļoti brūns ir. Ļoti, es pat teiktu, ļoti brūns ir. Un tā kā visi pa vienkāršo, tieši tāpatās kā vēdzelēs, tas pats inventārs. Tikai jāskatās, redz, virs galvas te ir koki. Nozīmē kaut kur no šejienes. Bet es pamēģinās. Te sanāk ir atstraume un tur aiziet straume. Nu, kaut kur uz tās straumes malas droši vien arī jāžvidzina iekšā. Nu, es tā. Zini kā, no pieredzīts varbūt tās, ka tur būtu jābūt zivī. Vai tas tiešām tā būs? To jau tikai rādīs laiks. Izmantošu es to pašu sistēmu, kas man ir uztaisīta priekš vēdzelēm. Tikai es izdarīšu vienu citu lietu. Es uzlikšu nedaudz mazāku āķi. Jo šitas man jau viss ir tā kā gatavs. Bet pēc tam es uztaisīšu ar 3 āķiem. Ar 3 āķiem no bušu sistēmas. Kamēr es taisu to otru sistēmu, tikmēr es šitien te pārsiešu uzlikšu mazāku āķīt virsū, lai nav tik liels. Un iežudzināšu iekšā, kad pusstundiņu, lai pastāv tas pats, kas te ir. Nu redzēs, 50 grami vai cik šitien grami, ko 40 grami sviniņam, vai viņš pietiks vai nepietiks, nu grūti pateikt. Nezinu kā jums, bet bieži viena tām vimbām ir tā, ka tu uzliec, it kā domā, ka mazāks āķītis būs, viņa foršāk ierīs iekšā, bet nekādīgi piecirs nevar. Un nu, tad nākas likt kaut kādus lielākus āķus. Neku man šitādi te ir kaut kādi Sumoto 4. numurs āķīši. Uzlikšu šito. Un parasti uz šitā divi kaut kādi, nezinu, šitie lapu tārpi iet virsū uz tādu mazu āķīšu. Vēl kāds baltais vai pinks virsū var uzbāzties virsū, tur vēl uzmaukties virsū. Bet nu vairāk neko viņam dabūt virsū nevar. Nu, šeit uz šitā āķis domāju, ka 2 nakteņus pilnīgi noteikti var, bet vai vimbai vajag 2 nakteņus? Nu, es neesmu pārliecināts. Nu, labi, tūlītās mēģināšu pārsiet šito te, tā izmēra āķīt virsū. Un tad jau manīs, ko tur var sasēdināt virsū. Nopirkus lieciņas. Šitas ir 4. numurs. Nekur viena ir tāda, krietni lielāka, viena mazāka. Nezinu, es nezinu, varbūt tās viena likt virsū. Sākumā uzlikšu 2. Un tā jau man manīs. Vajag vairāk nevajag. Es neredzēju, Baltie vispār bija. Es šodien no rīta vienkārši piebraucu Salaspilī slieku skapī un nopirku tur sliekus. Pat nepievērs uzmanību, vai tur ir kaut kādas savādākas. Nu ko? Pirmais metiens. Tā, vajag no sākuma novērtēt,
Kā es likšu to makšķeri? Teorētiski būtu foršāk, ja es liktu viņu visu tālāk. Nevar iedurt mietiņu. Kas stiep prom to makšķeri man ir trāpī iekšā. Tā šito vajag sagriezt, šitā. No. Un viņu kaut kur tur ellē ratā aiznesa pa straumu uz leju. Nu jā, nu tā diemžēl būs. Šeit tā diemžēl būs. Viss jāmeklē zvaniņš. Skatoties ugunskurā liekas, ka šeit ir bijuši šonakt cilvēki. It kā ogles nav karstas, bet varētu būt vai nu no vakara vai kā. Jo pasties, vēl viņas galīgi ārā ir lietus, nu smidzinošas lietus, bet pelni vēl joprojām ir tādi, nu, pavisam sausi. Tā ir laba zīme, te ir sabarots. Nekur gumijā zvanīšu parastākais un ielikšu gumijā iekšā šitā te uz mazu stūrīti. Un lai zvanīšu skatās uz leju, un tad uzreiz tuk. Ja, lai mēlīte uzreiz ir tuvu malai, un ja būs kāda cope, tad uzreiz var iekabināt iekšā. Tā aukliņa man arī ir. Aukliņu uzliks, piesiešu šitien te patās. Šitien te klāt. Lai uzreiz ir pat vērienam, ja nu gadījumā baigā cope, un es tur cērtu kā nenormāls. Un slīd lejā pa straumi. Nu, kamēr es kāda zara neaizķersies. Ne viss. Tankš. Izskatās jau vai nebaigi pozitīvi. Bet droši vien drazu arī kaut kādu nes un tad redzēs, kas te notiek. Tagad skatos uz to makšķeri, uz to zvaniņu un kaut kā pašam iekšā tā sajūta ir kaut kas nav pareizi visā šajā. Spoli man ir tajā virzienā, ja, nu, makšķeris spicīti ir šajā virzienā, mants man stāv visas šeit. Tagad, ja es te apsēdīšos un sākušu kaut ko piņķerēties, ja man būs cope, es nepaspēšu paķert to makšķeri. Man jāpārceļās laikam vairāk uz turieni. Baigais analītiķis, vai ne? Visam jābūt par rokai. Nu tā ir, nu nokavēs vienkārši copīt. Īstenībā ļoti labi, ka te tas nazīts ir. Es savējo mašīnā aizmirs. Un tā vismazām šito nazīt var izmantot. Noderēja, redz kā. Noderēja. Ko man šitādas te bušu sistēmas ir? Bušu, pareizi izrunāju, bušu sistēma. Bušu sistēma, kā tur pareizi locīt to visu. Un, nu jā, pamēģināšu es šitiem te kociņiem vienam piesiet kaut ko garāku, nu un uzlikt drusciņ mazākus tos āķus virsū. Kaut gan šitie jau arī nekādi dinozauri tie āķi nav. Varētu būt pat ir vienu, nu divus es īstenībā varētu atstāt tos pašus, bet uz vienu uzlikšu drusciņu mazāku. Nu, kaut ko no šitā jāmēģina uztaisīt. Ir kā vienmēr no tām slieciņām rokas netīras, neko darīt, tā ir slieciņas dzīvo tajā zemē. Bet ir cita atkal problēma. Mašīnā palika dvielītis. Vienmēr ar to dvielīti man ir problēmas. Laikam pēdējo reizi, kur es viņu atcerējos tā kapitāli, aizskrēju pat uz mašīnu pakaļ. Tas bija burtnieks. Nu, lūk, rekur uzsēju drusciņu garāku pavadu, kas aiziet aiz svina lejā. Uzliku šito kaut kādu četrnieciņu svinu, konusu, tā pareizāk piramīdu. Man liekas, ka tā labāk drusciņu turēsies nekā tas, kas man šobrīd tur iemests iekšā. Nu, reiķina arī pretestība lielāka, vairāk āķi ir. Es laikam atstāšu šitos pašus āķus ar tajām trīs bumbiņām virsū. Nu, ja kaut kas aptrūks, aprausies, tad arī nomainīs. Šitien es gan uzliku virsū to vienu āķīti maziņo, uzlikšu pāris slieciņas, un rekur viena šitāda te fosforīgā bumbiņa būs virsū. Nu, ko jāliek sliekas virsū. Jā, nu tas laikam pie šitāda ūdens līmeņa ir tikai normāli. Kā zālīte peld un peldēs, rekur no krastiem tagad ūdens ir augšā, pacēlies, tas viss ir
Un to drazu tagad nesīs, kamēr ūdens atkal nenostabilizēsies, nenokritīsies. Tāda, nu ir tā upe, neko neizdarīs. Man tas ugunskurs neliek miera. Es visu laiku domāju, kāpēc tie cilvēki ir bijuši? Visticamāk, viņi vakardien vēdzelēs bijuši, tāpēc tas ugunskurs ir šitāds te. Dā, ne jau vimbās viņi te ir bijuši, vēdzelēs. Es zini kā, es par savu domāju, tev jau neaizdomājās, bet tad, kad tu apsēdies uz ķeblīšu, nu pareizāk manā gadījumā tas ir rekord. Uz spaiņa ir brīdis padomāt, vai ne? Kamēr tur man nav sākusies cope. Šitas te ir jociņš, spociņš. Reku mani sliekas. Šitās sliekas es esmu salasījis rudenī. Un man viņas stāv ledusskapī, nu es tieši kā reiz domāju, tas bija kaut kāds septembris laikam, un es tieši domāju, braukšu vēdzelēs, man būs naktstārpi, ja? Nu te kāds varbūt tās ir pašķīdis ārā, bet principā pasties, tagad ir kas? Tagad ir 2. Ziemassvētki, ja? Un man vēl joprojām tie nakteņi ir. Es viņus gan jāteic, nereizīti neizņēmu no ledusskapju ārā, kaut gan man pašam viņi bija, aizgāju uz veikalu nopirku. Man bija vienkārši bail skatīties tajā buņģā iekšā, kas ar viņiem ir noticis, bet izrādās pasties. Es domāju, šodien vienkārši aizbraukšu uz upes krastu un izmetīšu ārā, izmazgāšu buņģu. Izrādās man ir nakteņa vesela kārbiņa. Nevarēju noturēties, vajag pārmest. Redz kā, zāļuki. Kaut kādi zāļuki ir salīduši virsūs tās auklas, niedrītas. Nu jā, šitas svins vismazām notur to sistēmu. Viņš neripo uz leju, nekur neslīd. Zālītes ir, jāpārtīra, jāpārbaksta ir slieciņas virsū. Un jāmet atpakaļ iekšā. Nu, pārējais viss izskatās ir diezgan labi. Pametīšu uz leju. Jāpataustās, ja tā ziltiņa varbūt tās viņa kaut kur citur lejā, zemāk, augstāk stāv. Es nezinu, es metu tur gar straumes malu, vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi. Bet man tā liekas, ka, ja tās zivs iet, viņi iet šeit gar krastu, viņi tiek, tunkš, un tad kaut kur tur gar maliņu vienkārši šķūrē uz augšu. Nu, tā ir tāda man pārliecība. Nu, tā. Vai tā ir taisnība, vai tā nav. Var jau būt tās, es tā baigi gaujā neesmu tā nenormāli copējis traki. Lai es zinātu visas te nianses drūmākās, var jau būt tās tur kaut kur pa vidu jāmet iekšā. Bet, nu, pie šitā ūdens līmeņa, es domāju, ka nekas labs te nesanāks. Nu, laiks ir pagājis ļoti zibenīgi. Nu, ir 1:00. Vienreiz zvaniņš ir uzvadzinājis, bet, nu, nekā nav. Nu, nekā. Vai tāpat bija cope, grūti man pateikt. Rekur. Un tikko Juris atnāca, viņš saka, bļāvens, viņš saka, tik nemierīgas sirds man, viņš saka, aizbraucis esot līdz Siguldai, copes namā esot iegājis, nopircis sliekas, saka, vakardien Siguldā baigi ķēries esot. Piebraucis esot pie gāvis Siguldā, saka, veču čupām, nu tiešām čupām tā kā esot. Nu, grūti teikt, nu šeit veču nav, nu tas nozīmē, ka, nu droši vien, ka šeit arī tā informācija ir, ka te zivju laikam nav. Nu nekas, nu nav, nu šodien šeit nav, nu rītā būs tur, nu, vai mēs tāpēc pārdzīvosim? Nē. Nu, blīn, zini kā, tikko, nu, dzirdējāt, tikko man zvanīja telefons, pacēlu telefonu, kamēr es te staigāju pa krastu, bļaustos skaļā balsī, runājot pa telefonu, šitais mērkaķis sāk man te visādus pigorus taisīt, nu tādus interesantus. Bet ir 1:00, viss, es tā varu arī vēl iekarst un es netrāpīšu nekādīgi projām no šejienes. Labi, visu, lai viņš ietu. Pastāv šeit uz zariņa. Es ceru, ka es viņu neaizmirsīšu. Vispār teorētiski būtu viņš no sākuma jāsatina, bet labi, es no sākuma makšķeri izvilkšu ārā. Man jau te viss principā salikts. Tā kā viss uz atvadām, zini, kā sistēma nenorauc vēl tikai. Opā! Nu, vo. Nu, pasties, kas te smuki vai ne? Visādi krinkuļi, plinkuļi un viss kas tikai, kas te nav sanācis, vai ne? Es vēl kaut kādu brītiņu atpakaļ domāju, ka šodien krastā, zini kā, nav nekādu atkritumu. Pasties, ko es te aizķēru. Kas tas tāds vispār ir? Vācu nost, ka šitas pa vērķi ir. Kaut kāds, nezinu, no velosipēda zvaigznīte vai no kaut kādas iekārtas. Un tā vien izskatās izmantots kā svins, kā atsvars. Nē, nu visādas alternatīvas, zini kā ir. Tā kā kāpēc gan ne? Visbiežāk, man liekas, aizmirstās lietas, kas ir upes krastā, tie ir zvaniņi. Zin kā, makšķeri savāc, visu savāc, a zvaniņš kaut kur tur paliek. Tā kā jāsavāc zvaniņš. Šitas man ir vēsturiskais zvaniņš, tādu aizmirst nedrīkst. Es nezinu, tur no
15 gadīgs jau, zini, kā tāds ar sentimentu, pilnīgi zvaniņš ar sentimentu. Tā šito vācam nost. Es nezinu, es kaut kā, nu jā, man šitai makšķerē man ir tā kā tas futlāris. Futlārī ieliek iekšā. Parasti jau man tā nav. Te es šitā te aizskabināšu ciet. Kaut kā jādabū vismaz ciet ir. Ēģā, nu, vai tad pirmo reizi nevar aizskabināties, nu? Ir, aizskabināju. Šito somā iekšā. Makšķerīti. Tā, salikās. Redzi, kā salikās man te viss iekšā? Ļoti labi, sliekas man ir spainīgi, ja nu viņas grib izbukt. Tā, šito savācu arī. Nu, baigais skrējiens. Tā, tas paliek, žāklīt paliek ugunskurs, tas nebija manējais. Šitas ir manējais. Šito liekam virsū uz pleciem. Pareizi? Pareizi. Tā tikai jāiztaisa ciet no sākuma somu, vai ne? Savādāk, ja nav aiztaisīta, tā to žuang! Un viss aizlido pa gaisu. Izdaram šitā. Tā. Šitais pāri. Šitas pie rokas. Tā. Nu ko, iešu slepenajā vietā nolikšu nazīti. Reku šeit pie laivu nomas. Redzi, te ir tilts. Te pa kāpnītēm ar lejā noiet, ja? Un atnāk līdz šitādam te vērķim. Reku šitien, ja? Es aiztaisīšu ciet nazīti. Un ielikšu rekur viņa šitien šķirbā, ja? Rekur te stāvēs nazītis. Tā kā es šodien neesmu neko noķēris, un es ieteiktu arī jums nepārdzīvot par to, ja jums tā arī kādreiz gadās. Atstāšu jums rekur atslēgas piekariņus ar uzrakstu zaļais makšķernieks. Viens būs šāds, un otrs būs šitāds. Ja tu esi pirmais šeit un ņem to nazīti, vai arī grib apstīties to nazīti, ja tas nav tavs nazīts, neņem viņu. Bet šo esi pirmais, vari vienu no viņiem paņemt, un ja tu būsi nākamais, tad zini, ka otrs paliek tev. Nu, es ļoti ceru, ka jūs godprātīgi viņus sadalīsiet šos piekariņus. Ja? Rekur, te. Ielikšu iekšā. Rekur, te. Viens būs, es otrā pusē. Šitiem te. Tā, lai lietas nelīst viņiem virsū. Šitiem tā. Ar pirkstu varēs čuk, paņemt vienu. Un šito varēs paņemt pēc tam otru. Ja? Viss, čau! Tiekamies citā reizē.